Miķeļbāka Ventspils novadā ir zināma kā augstākais kuģu ceļvedis Baltijā. Tā ir 68 metrus augsta, lai sasniegtu virsotni, ir jāuzkāpj 267 pakāpieni. Mēs beidzot esam uzkāpuši augstākajā bākā Baltijas valstīs. Tā ir 17 stāvu augstumā, un no šejienes var redzēt visu jūras piekrasti. Principā apmeklētāji šeit ikdienā nelaiž, jo šeit ir paaugstināts bīstamības objekts. Viņi automātiski strādā. Kad saule uzlēc, tad viņi izslēdzās automātiski ārā. Kad noriet, tad viņi ieslēdzās automātiski. Ja kāda negadījuma ir, elektrības nav, tad viņi iet uz ģeneratoriem. Spuldzīts arī paši automātiski mainās. No Miķeļbākas labos laika apstākļos varot redzēt pat 30 jūras jūdzes tālu. Varot saskatīt arī kaimiņu Igauņu salas, kā arī vērot citu bāku darbu. Šī bija 38. gadā pati pirmā bāka uz šiem pašiem pamatiem. Tad vācieši nāca, pārbrauc pār pa jūru. Te bija tas karpunkts viņiem lielais arī. Te viņi uzspridzināja viņu. Pēc tam Krievi uzcēla šādu. Tad viņi palika laika šķība, un tad viņi iesvēc uz Pīzes torni. Miķeļbāka ir viena no 12 bākām, par kuru var uzzināt vairāk īpašā izstādē Latvijas bākas, kas šobrīd ir apskatāma Rīgas mākslas telpas izstāžu zālē. Ideja par šādas izstādes veidošanu radusies pirms 4 gadiem, jo Latvijā līdz šim par šiem objektiem īsti neesot neviens interesējies. Mums interesē tikai bākas, kur ir dzīve vai bija dzīve. Viņi ir tādi speciāli, ar atmosfēru. 4 gadu garumā 13 fotogrāfi iemūžināja Latvijas bākas, aptaujāja cilvēkus, kuri strādā un rūpējas par to tehnisko stāvokli. Man ir tas jūtas, ka tas nav būvniecības elements, tas ir kā cilvēks, tas ir kā objekts, kā personāžs. Tāds liels, ar lielu vēsturi, ar lielu kultūru, ar lielu pieredzi. Izstādē fotogrāfijas papildina īpaša mūzika, kas arī rakstīta bāku apkārtnē. Katrai bākai ir savs stāsts. Ovīšu bākā atrodas muzejs. Tur atrodas daļa no dzelzceļa, kuru būvēja vēl 30. gados. Un mums tur stāstīja ļoti interesantas lietas, un es ierakstīju daudz materiālu. Tur bija 2 stundas, un no tam 2 stundām man bija jāizgriež to, ko es gribu iekļaut tajā soundtrackā. Latvijas bākas ar laiku nomainījusi mūsdienu aparatūru, tāpēc kuģotāji mūsu valsts piekrastē īpašu uzmanību bākām pievēršot tikai tad, ja no ierindas izgājusi navigācijas sistēma. Tomēr šie objekti lieliski atklāja Latvijas vēstures nianses. Katrai bāka ir raksturīga savi parametri, kas saka, ja? Arī lampas ir jaunākas, lampas ir mazākas, prasa mazāk enerģiju, piemēram, bet ir jaudīgāk nekā lampas, kuras ir vēl padomju laikos uzbūvētos, ja? Piemēram, 50. gados. Mums to stāstīja tieši Daugavsgrīvas bākā, kad mēs bijām augšā. Cilvēks mums rādīja tur gan tādas lampas un rādīja mums atšķirības. Pateicoties veiktajam pētījumam, Latvijas bāku vēsture ir iemūžināta arī grāmatā, kur gan izdota nelielā daudzumā. Uz izstādi Latvijas bākas to autori aicina atnākt, izbaudīt īpašas sajūtas un atpūsties no ikdienas steigas, iepazīstot Latvijas piekrastes vēsturi. Un drausmīgs darbs ir iekļauts tajā visā. Un jāsaka, ka tas ir pilnīgi nekomerciāls projekts. Mēs darījām visu pa brīvu, par savu laiku, izterējām savu benzīnu, lai tiktu uz bākām. Vienai bākai mēs visu dienu pavadījām tur. Tas ir visi kā draugi. Es nevaru pateikt, kurš ir labākais draugs, kurš ir ne. Visi ir tādi ļoti labi draugi, es varu runāt ar viņiem. Izstāde Latvijas bākas izstāžu zālē Rīgas mākslas telpa būs apskatāma līdz pat 6. janvārim. Inese Supe, Andris Damburs, labvakar, Latvija!